Labdien, mani sauc Kalvis Pastars, esmu plastikas ķirurgs, un man ir tas gods uz Latviju atrast jaunu tehnoloģiju, kas iespējams mainīs visu izpratni par to, ko nozīmē krūšu palielināšanu un kā šīs operācijas veids. Runa ir par jaunu tehnoloģiju, kas relatīvi nesen parādījusies tirgū. Tas ir Preserve, Motiva Preserve. Tā doma ir tāda, ka faktiski ar ko šī operācija atšķirās no klasiskās krūšu palielināšanas, ir tas, ka faktiski tā ir minimāli invazīva audus saudzējoša operācija, kuras laikā implants tiek ievietots zem krūts dziedzera, netraumējot to. Kāda ir atšķirība starp klasisko krūšu palielināšanu un šo jauno tehnoloģiju? Pirmkārt, šī operācija var tikt veikta lokālā anestēzijā. Tas nozīmē to, ka pacientei nav vajadzīga narkoze. Ja? Ir pacienti, kuriem var būt mazliet vajadzīga kaut kāda sedācija, arī kaut kāda nomierinošas medikamenti, teiksim, lai pacients jūtās komfortablāk operācijas laikā. Bet patiesībā ir tā, ka to operāciju var veikt lokālā anestēzijā. Nākamais lielais iegūms ir tas, ka audi tiek saudzēti, ja, jo tiek izmantots tā saucamais ligzdas princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka krūts saišu mehānisms netiek traumēts. Netiek traumēts muskulis, netiek traumēta muskuļa funkcija. Un tas nodrošina to, ka ir ļoti daudz ātrāk atlapšanas periods pēc šīs operācijas. Ja. Vēl viena lieta būtiska atšķirība ir tā, ka, ja parasti pie klasiskā krūšu palielināšanas apmēram grieziens ir apmēram 4 līdz 5 cm, šajā gadījumā grieziena garums nepārsniedz 2 cm. Un kā šis rezultāts tiek sasniegts? Tiek veikts grieziens krūts apakšējā daļā, tā saucamā inframārajā krokā, un ar speciālas ierīces palīdzību tiek izveidots tunelis, ar kur tiek ievietots speciāls balonam līdzīgs instruments, ar ko tiek izveidota loža, kurā tiek ievietots implants. Un caur šo ložu, caur šo mazo griezienu tiek ievietots speciāls ierīces palīdzība arī pats implants. Kāpēc tas ir iespējams? Jo jaunās paudzes implanti ir ļoti elastīgi un tie ir vieglāk deformējami un drošāki, mazāk iespējas viņam plīst, un tāpēc līdz ar to ir iespējams veikt šo minimāli invazīvo audus saudzējošo krūšu palielināšanas operāciju. Labā lieta ir tā visā tas, ka, ja pēc klasiskās krūšu palielināšanas operācijas bieži vien ir jāgaida vairāk mēneši, kamēr mēs iegūstam gala rezultātu, faktiski šādu tehnoloģiju izmantojot, rezultāts ir uzreiz, jūs pamostaties vai piecēties no operācijas galda, un jūs varat apstīties savas krūtis, kādas viņas ir. Un faktiski to var veikt dienas stacionārā.